Nu, čau, Aija. Mēs šodien Jā, esam atnākušas te čau. parunāties. Parunāties, par ko tad meitenes var parunāties? Protams, ka par skaistumu, vai ne? Par to, kas pašām aktuāli, vai ne? Jā, par to, kas pašām aktuāli. Un lai arī aiz loga ir sniegs un ziema, bet drīz tuvosies pavasaris. Un tāpēc arvien vairāk noteikti, gan mēs, gan arī noteikti arī citas dāmas gribam padomāt par to, kā mēs izskatāmies, kā mēs jūtamies. Un tāpēc šī tēma kļuva tāda aktuāla. Un šodien arī mums saruna būs tieši par to skaistumu, iekšējo, ārējo, kas, kas ir mums apkārt, ko mēs pašas redzam, ko mēs pašas gribam redzēt arī citos un gribam redzēt, protams, arī sevi. Un bieži vien saprotot to, ka ir kaut kādas lietas, kas mums tomēr, kas mums nesniedz to gandarījumu, ja, un tās ir parasti kaut kas saistībā ar veselību, saistībā ar kaut kādu nepatīkamām sajūtām, kad mēs nevaram labi justies un līdz ar to arī izskatīties labi un justies skaistas. Un arī mans stāsts ir tāds, kad 8 gadu atpakaļ es domāju, ka tādi brūni pleķi uz vaigiem, kas arī par skaistumu neliecina neko, ka tas ir iespējams varbūt ar kādu ārstniecisku procedūru sakārtot, bet izrādās, ka tā nav. Un par to mēs arī šodien vairāk parunāsim. Šodien ar maniem kopā ir brīnišķīga veselības trenere Aija Pugačevska, 2 bērnu māmiņa, jauka sieva savam vīram. Vēl viņa ir mums Access Bar praktiķe. Tā kā es došu vārdu Aijai. Viņa ir daudz jaunāka par manīm, un lai viņa pastāsta, kāda viņai ir šī doma par skaistumu. Jā, Indra, man skaistuma tēma vienmēr ir bijusi aktuāla. Jau kopš bērnības man un skolas gadiem vienmēr ir bijis svarīgi, kā es izskatos. Un nevarēju tā vienkārši, nezinu, iziet cilvēkos netīriem matiem vai nesakoptiem nagiem. Man tas skaistums kaut kā ir vienmēr bijis ļoti, ļoti svarīgi. Bet pusaudžu vecumā, kad sākās visas šīs hormonālās izmaiņas, biju ļoti, ļoti neapmierināta ar savu ādas izskatu, jo bija paplašinātas pores, daudz pumpiņu, šī akne. Un tas man tā kā radīja tādu kā kompleksu sevī, nejutos tā kā, pārliecināta par sevi un meklēju kaut kādus arī atbildes jau tai laikā, būdams bērns. Un atceros, ka bērnībā bija tāds žurnāls Laba, un tur bija kaut kāda veselības sadaļa, un tur jaunieši varēja uzdot jautājumus dažādus, kas viņiem, teiksim, ir neskaidri. Un tur bieži vien bija arī jautājums par ādas izskatu, kāpēc ir tās pumpiņas, kāpēc ir, teiksim, vienam āda ir laba, citam tieši pretēji nav viņa tik laba. Un tad tur vienmēr speciālists atbildēja, ka visas lietas, kas ir redzamas uz mūsu ādas, ir īstenībā saistītas ar problēmu no iekšpuses. Tā kā tā sakne ir jāmeklē kaut kur dziļāk. Un tajā vecumā es pat nevarēju iedomāties, ar ko tas viss ir saistīts. Un tikai tagad, nonākot šajā veselības trenera lomā, kad esmu daudz lasījusi, klausījusies, pētījusi, tikai saprotu, ar ko visas šīs problēmas bija saistītas. Protams, tas viss bija saistīts ar nepareizu ēšanu, ar nepareizu zarnu trakta darbību un ar hormonālajām izmaiņām. Tagad man tas liekas ļoti viegli atrisināms, bet tajā periodā man tas bija tāds diezgan liels izmisums. Un jāsaka, tagad pēdējos gadus, kopš es dzīvoju pēc veselības koncepcijas, es esmu visvairāk apmierināta ar savu ādu, kā viņa šobrīd izskatās, nekā viņa bija, teiksim, tur nezinu,
20 gadu vecumā vai pat 30 gadu vecumā, tagad es izjūtu, ka es pati varu ietekmēt savas ādas izskatu. Un tas man sāk palikt tiešām ļoti, ļoti interesanti. Un tā ir arī mana tāda sava veida motivācija būt šajā veselības klubā, jo es saprotu, ka dzīvojot pēc veselības koncepcijas, es varu paildzināt savu jaunību, izskatīties labāk, maksimāli ilgi. Jo arī, jā, satiekot meitenes no kluba un redzot, kā viņas izskatās, kā viņas jūtas un vispār kā sevi pozicionē sabiedrībā, tad man ir tāda ļoti liela motivācija sekot šīm meitenēm, kas ir veselības klubā, lai arī, lielākā vecumā arī es varētu izskatīties labi vai labāk nekā, teiksim, manas vienaudzes. Tā ir mana tāda vislielākā motivācija. Tālūk, jā. Un cik tev ir gadi, Aija, tagad? Man vasarā jau būs 42. Jā, jauna sieviete, vai ne? Bet Jā. īstais laiks vēl padomāt, jā, kaut ko saglābt, kā teikt. Jā, es tad arī, mēs jau te nekautrējamies no sava vecuma. Es arī varu pateikt, ka man ir 56 gadi. Tā, man rudenī, labi, rudenī būs tad nākošais cipars, bet patreiz ir 56. Un starp citu, jā, tieši par ādu runājot, es tagad arī saņemu ļoti bieži, pat no tādiem svešākiem cilvēkiem, jo man likās tā, ka, droši vien tas tur man kaut kā tā, ka, tā tur skaista āda, tāda sejas āda, tāda skaista un laba, jā. Man likās, varbūt tur lišķējas vai kaut kā, bet jā, patiešām to arī es tagad esmu sapratusi, ka tas ir, no tik neatkarīgiem cilvēkiem saņemot tādus komplimentus, jā, tas skaidrs ir, ka ir patiešām tā sejas āda un vispār āda ir ļoti, ļoti labā stāvoklī, jo, kā izrādās, jā, kad tomēr visam pamatā ir tā organisma attīrīšana. Un pēc tam tikai kaut ko iekšpusē likšana, ne tik daudz kā kaut kas no ārpuses darīšana. Jo no ārpuses jau mēs ķermenim varam darīt, bet tas jau ir tas slānis jau, kuru ir neko īpaši mēs vairs nevaram ietekmēt. Ja? Uz kaut kādu mirkli kaut ko, kādu injekciju uztaisīt vai vēl kaut ko, bet vairāk mēs varam patiešām izdarīt, ja mēs organismu iztīram un, protams, pirmais jau, kas mums ir pats pirmais, jā, kas mums ir vajadzīgs. Kas tas ir? Ūdens, protams, ūdens, jā, jo mums gan ādai, gan visiem mūsu orgāniem ir nepieciešams ūdens un bioloģiski pieejams ūdens. Jo es arī agrāk dzēru ūdeni, man likās, ka, tā ir jādzer, un es viņu dzēru, un es pat dzēru, man liekas, pietiekamā daudzumā, bet nejūtu tādus veselības uzlabojumus, kādi ir tagad, kad es lietoju dzīvu, bioloģiski pieejamu ūdeni, tādu, kas ir bagātināts ar mikro-makroelementiem, kas mums ir. Un pareizi. Galvenais šis režīms pareizais, daudzums, kvalitāte, vai ne, tādi ļoti svarīgi kritēriji. Jā, jo, cilvēki jau saka, jā, agrāk taču arī cilvēki, nebija tik daudz visādas iespējas, jā, un cilvēkiem nevajadzēja neko papildus uzņemt, neko papildus lietot, tagad mums ir nepārtraukti te visu laiku, katru dienu, kā tik atver kādas soc tīklus, visur tiek runāts par uzturu bagātinātājiem, vai cik viņi labi, vai cik viņi ir slikti, jā. Tagad ir tās divas lielās frontes. Divas lielās frontes, jā, bet arī, mēs zinām, jā, kad ir tas pareizā secība, kā ir jāiet šis ceļš, lai patiešām būtu arī tas rezultāts, jo mēs ikdienā nepārtraukti saskaramies ar visādiem faktoriem, kas mūsu organismu piesārņo, līdz ar to arī liek sliktāk justies arī mums pašām, un tas arī atstāja iespaidu gan uz locītavām, gan uz asinsvadu sistēmu, gan uz ādu, protams, jā, ja mēs šī kontekstā skatāmies, un tāpat tās arī uz matiem, uz nagiem, ir visādas alerģijas, ir
it sevišķi ziemā esmu dzirdējis sievietes saka, man tāda sausa roku āda paliek, jā, bet nu tas jau jā, tagad ziemā, bet tā jau nevajadzētu būt, ja mums visu laiku būtu jābūt tam ķermenim, ok, vai ne? Jā, es pat arī iepriekš saskāros ar ļoti spēcīgu augstuma alerģiju. Arī katra pastaiga ārā rezultējās ar ļoti tādiem sausiem, apsārtušiem pleķiem, kurus es pēc tam nevarēju dabūt, nezinu, nedēļu varbūt no sejas nost. Tā kā, bija diezgan traki, jā, bet, tagad kaut kā āda liekas normāli reaģē uz to augstumu, varbūt reizēm ir nedaudz tas sausums, apsārtums, bet, nevar salīdzināt, kā bija kādreiz. Jā, tomēr, ja sāk strādāt no iekšpuses, tad uz ādu tas ir vēlāk ļoti labi redzams, jā, šīs izmaiņas. Nu jā, jo bieži vien mēs arī neaizdomājamies par to, kad daudz kas mūsu organismā tie toksīni uzkrājas. Un tas ietekmē gan enerģijas stāvokli, gan arī izskatu un veselību kopumā. Un tāpēc arī droši vien mēs aicināsim arī uz mūsu jauno projektu, kas mums sāksies jau pavisam drīz, ja? Un lai arī šodien vakarā jūs noskatīsieties, varbūt kāds arī rītā šo mūsu video, bet mēs aicināsim piekdien pulkstens 11, ne, pulkstens 1. Pulkstens 1, jā, mums būs Zooms par to, par jauno projektu Glow Up, par projektu Uzmirdzi, kad mēs varam uzmirdzēt uz šo te pavasari, attīrot savu organismu soli pa solim. Un šajā projekta iepazīšanās Zoomā jūs dzirdēsiet vairāk informāciju, kā projekts norisināsies un kāpēc tieši tādā veidā. Un ko es noteikti gribu pieminēt, kad projekta ierosinātāja ir mediķe. Iniciatore, jā, ir mediķe Kristiāna Rozentāle. Un projektā arī ņems dalību Beatrice Kalniņa, kas ir kosmetologs. Viņa no kosmetologa viedokļa pastāstīs arī, kāpēc viņa kā speciālists, kas jau ilgus gadus palīdz sievietēm izskatīties skaisti, tomēr saprot, ka, lai viņas izskatītos vēl labāk, viņām tomēr ir jāpalīdz attīrīt organismus. Un arī mēs ar Aiju būsim šī projekta grupā un atbalstīsim visus. Tā kā noteikti iesakam pievienoties, paklausīties Zoomu, lai varētu saprast, par ko tad vairāk runāsim šajā projektā. Ko tu vēl, Aija, gribi pieminēt? Jā, par šī projekta vērtību. Es, kad klausījos to iepazīšanās, arī Zooms bija tiešraide Facebookā, man ļoti patika, kā projekta autore, Kristiāna, viņa ļoti forši pasniedza, kad vislielākā vērtība būs šīs zināšanas, ko dalībnieki iegūs projekta laikā. Viņi sapratīs šīs nianses, šīs pamatlietas, no kā tad ir atkarīga mūsu veselība, izskats. Tā, man liekas, ir tāda ļoti, ļoti liela vērtība, ko mēs dodam projekta dalībniekiem. Varbūt viņi šobrīd nav gatavi tam visam iziet cauri, varbūt nav tik lielas tās problēmas, nezinu, ar veselību vai ar izskatu, taču vēlāk viņi var atgriezties tajā projektā un vēlreiz visu tā kā izpētīt, izlasīt, noklausīties un saprast tos galvenos atslēgas momentus. Un būs šis veselības treneru atbalsts regulāri, varēs uzdot jautājumus, savas neskaidrības, ja tādas radīsies projekta laikā. Tā kā, grupā vienmēr ir daudz vieglāk iziet cauri kaut kādiem veselības projektiem. Tā kā ļoti jauka iespēja pievienoties. Jā, jo jāsaprot, ka, bieži vien sievietes arī, kas ir gribējušas tā skaistāk izskatīties un justies labāk,
zina, kad ir kolagēns, ir kaut kādas injekcijas vai vēl kaut kas, bet mēs pastāstīsim arī, kāpēc ir pareizā secība, kurā mirklī arī, piemēram, to pašu labu kolagēnu būtu jālieto. Un visu to jūs arī uzzināsiet projekta gaitā un arī uzzināsiet, kādu kolagēnu vislabāk būtu jālieto, tad, kad ir tīrs organisms, lai patiešām šī patogēnā vide nenomāktu to visu, kas mums var dot mūsu ādai, mūsu matiem, mūsu nagiem stiprumu un mirdzumu visam mūsu ķermenim. Tāpēc esiet laipni aicināti pievienoties, jautājiet Zoom linku man, Indrai Šmitei vai Aijai, un ja nu Zooms jau būs pagājis, tad mums arī būs Zoom ieraksts, tā kā noteikti arī to varēsiet noskatīties, lai izlemtu, vai šis projekts ir jums, un vai jūs vēlaties tur pievienoties, bet jā, ja tu nepamēģināsi, tu nekad neuzzināsi, vai ne? Jā, tieši tā. Jo pavasari, šo vasaru var sagaidīt citā formātā, pilnīgi iespējams. Jā, citu enerģiju, citu. Jā, vajag ļaut sev pamēģināt. Un tad jau redzēs, kādi būs šie panākumi. Tā kā gaidam ziņas no jums, rakstiet jautājumus zem šī video, atbildēsim un tiekamies projektā. Tiekamies. Paldies tev, Aija. Paldies, Indra. Atā. Atā.